Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpatās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Sveiki, tātad šodien gribēju pastāstīt tiem, kuri vēlās izvēlēties savus pakalpojumu sniedzējus un tās galvenās lietas, kas ir jāņem vērā 2024. un tad attiecīgi nākamos gados. Es domāju, ka būtiski uzlabojumi diez vai tuvākā laikā būs. Un tas varētu būt tikai tad, kad tiešām mainīsies kaut kādas normatīvu prasības. Attiecīgi mēs zinām, ka ir šīs kompetentās institūcijas, ir lielie pakalpojumu sniedzēji, viņi šobrīd ir līdz kādiem 10, kuri nodarbina vairāk nekā 1-2 speciālistus. Ja? Un ir, protams, mazie, kuri nodarbina tur pāris cilvēkus, un viņu galvenais mērķis, protams, ir pavisam cits. Tad paskatāmies, kas ir pozitīvi, kas negatīvi šiem te lielajiem, un paskatāmies, kas ir pozitīvi un negatīvi šiem te mazajiem. Tātad pozitīvi lielām ir, protams, ka viņiem ir vairāk speciālisti, līdz ar to viņiem teorētiski būtu jābūt nodrošinātam plašākam, viņiem būtu jābūt padomu, viņi drīkstētu pajautāt darba aizsardzību, elektrodrošībā, vēl kaut kur kādam no kolēģiem. Protams, tādā veidā tas ir pozitīvi, jo mēs saņemam it kā šo te pakalpojumu lielāk, bet tas ir ļoti atkarīgs no šiem te speciālistiem un tiem, kas tur ir savākuši. Tāpēc viņiem šobrīd jau ir daļai kaut kāds speciāli nodrošinājums, tātad kaut kādas programmas risku novērtēšanai, vēl kaut kam, bet ļoti skatāmies, jo, diemžēl, jāsaka, ka viņas ir ļoti sliktas un ne visu spēj nodrošināt, un tāpēc, ja tiešām būs kādas lielākas ziepes, būs nelaimes gadījums vai vēl kaut kas, domājam un skatāmies, izvērtējam, vai tas tiešām nodrošina to. Jo, protams, ka apakšā būšu godīgs, ir vienkārši mērķis maksimāli it kā efektivizēt, un tas ir pareizi, bet efektivizācija nedrīkst pārsniegt kvalitāti, un šajā gadījumā tas, diemžēl, ir noticis. Tad ir daži veido speciālas apmācības, jo mēs zinām, ka lielāko daļu šīs te lielās kompetentās institūcijas ir, viņu pamatbizness ir bišķiņ cits, un līdz ar to viņi, būsim godīgi, viņu pamatmērķis ir nevis pelnīt uz darba aizsardzību lielākoties, bet pelnīt tieši uz šiem speciāli citiem jautājumiem. Un te ir jāsaprot, ka darba aizsardzībā ir tie saucamie vienkāršie pakalpojumi un ir sarežģītie. Kas ir vienkāršie? Tas nozīmē, ka es sniedzu pakalpojumu, saņemu naudu un tajā brīdī mana atbildība beidzās. Piemēram, vācības, ja? Jebkurš es esmu redzējis, tur teiks, ok, es mācīju stropētājs. Viņi pateiks, jā, redz, ka viņš bija atnācis, mēs viņu apmācījām. Kāpēc viņš to nedara ikdienā? Mēs to nezinām, mēs nekādu atbildību neuzņemamies. Līdzīgi ir par bīstamām iekārtām, ja pārbaudītāji. Man ir bijuši gadījumi, kur nokrīt celtnis pēc mēneša un visi plāta rokas un saka, pirms mēneša bija perfekts celtnis. Kāpēc pa mēnesi nogāzās, tā ir jūsu atbildība. Ja? Un tur ir ļoti vienkārši. Viņi izdara atbildību nekādu. Savukārt darba aizsardzībā normāli ir jāsaprot, ka tu atbildi par šo pakalpojumu attiecīgi to te periodu, ja? Kad tev ir līgums, ja? Kad, protams, līguma attiecības beidzās, tu vairs par viņu neatbildi, bet šī līguma ietvaros to, ko tu esi uzņēmies pēc līguma, tu par to atbildi. Ja? Un līdz ar to teorētiski risku novērtēšanai un tādām lietām, kas piederās pie darba aizsardzības tādas ilgstošas pakalpojumu, viņam būtu jābūt dārgāk. Bet praksē rāda, ka daudziem labprāt viņi apmāca 5, 10, 20 cilvēkus kaut kādā noteiktā reizi nedēļā, un viņiem iznāk lētāk un mazāk bīstamība nekā tad, ja mēs sniedzam darba aizsardzības pakalpojumus. Protams, viņiem ir vieglāk startēt konkursos, un te ir tas stāsts, bet tas nav tikai par darba aizsardzību, ka mēs vienmēr konkursos prasam lētāko cenu, un tad pēc tam brīnamies, ka mums tas pakalpojums ir tāds, kāds viņš ir. Tātad, protams, mēs varam prasīt, bet tad uzrakstam, ko mēs gribam, mēs redzam, kas mums ir, kādu speciālistu vajag, lai vajadzības gadījumā. Jā, viņš varbūt arī viens cilvēks, kas ir ļoti gudrs,
Bet tad mēs uzrakstam, ko uzsākt, lai viņam arī ir elektrodrošība apmācība, vai, teiksim, par bīstamām iekārtām viņš kaut ko saprot, jo mums, teiksim, ir tur lifti vai vēl kaut kas, nu, lai šis cilvēks var nokontrolēt to, ko mēs daram un nedaram, jo redziet, šajās te riska programmas vairāk uz konkrētiem riskiem, bet mums ir jāatcerās, ka darba aizsardzība mums nosaka gan sistēmas izvērtēšana, tas nozīmē, ka mums jāskatās uz dokumentiem, uz rīkojumiem, uz apmācībām, derīgas, nederīgas, uz kartēm, vai veselības kartes ir aizpildīts, riski ir identificēti, visur ir instrukcijas pretī un tam līdzīgi. Ja, tā formālā pusē, ja, ko, protams, bez riska novērtēšanas arī ir grūti izdarīt. Un tad ir paši riski, ko mēs skatāmies konkrētam amatam, riski tādi un tāds viņa tur tas risku lielums, bet principā programmas nodrošina tikai to otru daļu, kas attiecās uz riskiem, bet šo te pirmo daļu nes kāpēc, un šobrīd likumdošanā pagaidām, bet tas varētu mainīties, uz to tā kā pievēr acis, jo ne visi varbūt arī to tā līdz galam saprot. Kas ir negatīvi, tātad speciālistu mainība, viņi, kas ir no vienas puses labi, viņi tos cilvēkus apmāca, cilvēki it kā ieiet, viņi ir padarbojušies un vispār strādāt kompetentā institūcijā priekš speciālisti ir labi, jo tu tur iegūst diezgan plašu to, ja tu pats esi tāds spējīgs, ja, bet, protams, ka tur ir dažādas lietas, kas tiek sasolītas, pēc tam tas tā nenotiek. Man ir bijuši gadījumi, ka cilvēks pirmo gadu viņam teica brauc ar privāto mašīnu un tad pēc gada teica, nu tad jau vēl turpinām, un beigās, ka mēs sareiķinām to algu, tāpat arī alga, mēs pastamies, jā, tas ir pareizi, kad cena no tik un tik, bet tur būs nosacījumi, kas mums ir jāizdara, ja mēs, protams, to neizdaram, un tāpēc mums jāreiķinās, ka tāds klasisks kompetents speciālists, viņš ir arī pārdevējs reizē un tam līdzīgi. Jā, lieliem uzņēmumiem ir speciāla pārdošanas nodaļa, un tur ir kaut nākamās citas lietas, ko pārdot, un to, un viņi arī savā veidā nav fleksibli, ja, jo viņi, ja lielie viņiem ir pārdošana, tad viņi pārdod kaut kādas noteiktas lietas, un viņas varbūt nevienmēr piederās tam uzņēmumam, jo viņiem, nu, nav jēga specifizēties, tāpēc, teiksim, maziem ir vieglāk, viņi paprast, kas ir vajadzīgs, un attiecīgi mēs par to arī darbojamies. Mums ir kompetentās institūcijas, kur vienam cilvēkam ir 150, 160, es nezinu, kā var apkalpot 150, 160 normālus uzņēmumus, jo mums ir kāds 200 ar santīmu dienas gadā, ko mēs strādājam. Nu, uzreiz pateikšu, ja jūs paprasīsiet cilvēkam, cik lietas viņš apkalpo, viņš lepni teiks, kad ir 100 vai 120 vai vēl 160, neņemiet tādu speciālistu, tur nekas labs nebūs, jo viņš jums fiziski viņam, nu padomājiet, tad iznāk viena diena gadā jums veltīt uzmanību, nu jautājums, vai jūs gribat par to naudu vienreiz gadā, lai jums varbūt pieslēdzās. Nu, protams, kā jau es teicu, viņiem ir cita pamatnodarbošanās, un faktiski tā ideja ir, ko varbūt ne visi zina, ka viņi vairāk ieinteresēti nopelnīt naudu uz citu, jo mēs zinām, ka pakalpojumu sniegšanā Latvijā ir ļoti dārga, un tur ir jāstrādā. Bet vieglāk ir strādāt pēc kupīpra daļa, tas attiecīgi kaut kādi tur kaut ko pārdot ugunsdrošībā, viņi ir ieinteresēti vai apkalpot ugunsdrošībā, ja, jo mēs zinām, ka viņi arī ne par ko neatbild tajā gadījumā. Atbrauca, pārbaudīja, ja pēc dienas kaut kas notiek, pateiks, ka vakar strādāja, vai par indāliem aizsardzības līdzekļiem. Ir kompetentās institūcijas, kur tas pamatbizness ir nekustamie īpašumi un apsaimniekošana. Tā kā es domāju, katram no šiem te lieliem var atrast, kas ir tā lieta, uz ko viņi pelna, un līdz ar to, protams, šeit būtu konkurences padomē darbs, vai vienmēr tur viss ir godīgi, bet, nu, dzīve ir dzīve, un rēķinaties, ka un skatāties uz to, vai tiešām to, ko jūs vēlaties, to jūs saņemat pēc vislabākā pakalpojuma. Ja? Un, protams, ar šo te speciālo programmu nodrošinājumu ir problēmas. Ja? Protams, ka visforšāk ir, ja mēs pērkam gatavus personāla moduļus vai grāmatvedības moduļus, saucam kā gribam, ja, un varbūt tur ir speciāli uzņēmumi, kas ar to nodarbojas, bet protams, ka tad tur ir viss maksimāli sataisīts, bet es varu pateikt, ka tādu tiešām ļoti labu, kur es varētu teikt, jā, tas visu nodrošina, neesmu šobrīd redzējis, ja mēs runājam par riskiem, ja, tur veselības pārbaudēm varbūt ir vieglāk, un vēl kaut kādām lietām, bet, teiksim, par risku novērtēšanu, diemžēl šobrīd vēl ar vienu neesmu redzējis, kas visu nodrošināt tā kā vajag, lai tiešām klients arī zinātu, par ko viņš maksā, un viņam, ja ir tiešām ziepes, tad viņam arī viss būs kārtībā.
Nu, un, protams, ka tā kā viņi ir lieli, tad viņiem iespējams ir arī mācību centri vai kaut kas tam līdzīgs, un tāpēc viņi tā kā maksimāli, un viņi ir nefleksibli, jo viņi, nemeklē, teiksim, mazie vairāk meklē dažādu citu sadarbības partnerus, katrs savā jomā ir tā kā speciālists. Šeit liela daļa ļoti grib, ka viss notiek pie viņiem, gan pērkam zīmes, gan ugunsdzēsības aparātus, gan ķiveres, gan bikses, un tajā pašā laikā arī stropētājs, tad visu faktiski viņi, jā, it kā ir lieli, bet līdz ar to īsti tevi nelaiž ārā no tā sava apļa, ja, un viņi necieš, un viņi pat nemeklē, jo tur tajā gadījumā pat vairs netiek analizēts, ja mazie vēl analizē, kurš ir labāks, kurš sliktāks un pamaina, tad šeit, protams, ja mēs to daram paši, tad mēs to daram, un, teiksim, tā kvalitāte varbūt ir tā kā otrā plānā. Nu, un, protams, ka viņi strādā uz mārketingu daudz, un, teiksim, tos, ko mēs redzam, tur mēs zinām, kad, jā, viņi ir tādi nosacīti lielākie, un, attiecīgi, mēs varam teikt, ka mārketings un kvalitāte un solījumi, jautājums, vai tas viss ir kopā iet, vai tas dažreiz iet katrs savu ceļu. Protams, arī mazām kompetentām institūcijām ir kaut kas pozitīvs, ja tad viens vai divi speciālisti, attiecīgi plašs profils speciālists, viņam ir jābūt, ja mēs varam prasīt, kuros nozarēs tu esi, bet, ja cilvēks mācās, viņš diezgan ātri apgūst to, kas ir vajadzīgs, un īsti kaut kādā brīdī. Es esmu teicis, ka normālu speciālistu, arī mazāk kompetentā institūcijā speciālists drīkstētu darboties pēc tam, ka viņš kādus 5 gadus padarbojies. Ja cilvēks ir tikko pabeidzis mācības un viņš sniedz pakalpojumus, es ieteiktu ar tādiem nerunāt. Tur nekas labs baigi nevarētu sanākt. Es arī pats par saviem pirmiem 5 gadiem neesmu sajūsmā, un man ir brīžiem kauns, ko es tur darīju ar visu to, kad es esmu daudz pēc tam mācījies. Liels uzsvars uz to, ko vajag, un šeit ir tā lieta, ja lielie tur sākot, mēs to varam nodrošināt, viņi pat nav tik būtiski, kā tas ir vajadzīgs, nevajadzīgs, tad šeit jau mēs varam izrunāt, kas ir vajadzīgs, kuras lietas klients pats izdara, līdz ar to, tā kā nosacītas pakalpojums ir tuvāk pie tās reālās situācijas. Es vienmēr saku, pasakiet, ko jūs paši esat gatavi izdarīt, un tad pārējo, teiksim, es esmu gatavs izdarīt jūsu labā par cenu tādu un tādu. Un specifiskiem jautājumiem, protams, izmanto sadarbības partnerus un visu laiku viņus vērtē, ja, jo mums ir arī savu kārtību, kā mums šie sadarbības partneri ir jāvērtē, un, protams, ka sliktu sadarbības partnerus neviens nevēlās. Ja, līdz ar to šai gadījumā ir labāk, mēs ejam. Un, protams, ka var būt situācijas, ka mēs saprotam, ka slikts ir sadarbības partners, mēs sākam darīt to paši, ja, bet nevienmēr. Es gribu teikt, ka cena daudzreiz atbilst kvalitātei, jo mēs mazie ir ieinteresēti vairāk, ja, rūpēties par šo te savu. Viņiem nav šī masa, kur, teiksim, tur, nezinu, 5, 10 aizies, ja viņi tomēr ir ieinteresēti rūpēties par savu pakalpojumu, par saviem uzņēmumiem, kam viņi sniedz pakalpojumus. Protams, ka tur vienmēr ir varianti, kad mēs meklējam, kā vēl kaut ko izdarīt labu priekš klientu. Protams, ka lai viņam ir labi, un mēs arī varam nopelnīt naudu. Negatīvi, protams, ka nav šī speciālā programma nodrošinājuma, bet tāds, kāds viņš ir šobrīd, teiksim, saistībā ar risku novērtēšanu, tad tas nav tās cenas vērts. Tur par pārējo vēl varētu būt diskusija, dažādi labāks vai sliktāks, jo tur ir bijis video, kur es rakstīju, kad ir foršāk programmas ņemt, jo, ja mums ir 10 rīki, arī nav jēga, ja viņi nav visi salikti vienā tādā kopistiskā lietā, ja, jo kāda jēga, ka mums informācija viena un tā pati ir jāievada vienā modulī, otrā modulī, ja cilvēki aiziet prom, tad mums ir jādzēš ārā, mums jāsako līdzi, ja, tā kā tur vienmēr ir jāsaprot, kurā brīdī tam ir jēga un nav. Tāpatās neveido šos te kursus, lielākoties, ja arī dara to, tad ļoti specifiski viņi nav tādi ikdienišķi vai ik pa mēnesi, kad runā par to, ko tad dara, ja viņi tiešām organizē ļoti specifiskus tieši klientiem. Bet, kā mēs runājam, dēļ tā pozitīvismu, tad viņi redz, ko tad vajag, arī pēc risku novērtēšanas mēs varam teikt, ka šogad liekam uzsvaru uz to un uz to. Attiecīgi nav pārāk redzamu vai agresīvu mārketingu pasākumu, ja, jo daudzi, kaut kādā brīdī sasniedz šos te klientus, viņus tas apmierina, un viņu galvenā ideja ir apmierināt tās esošos klientus, ne tik daudz solīt kaut ko
jo šajā gadījumā lielākoties maziem ir arī paši īpašnieki, līdz ar to viņi kaut kādu dara. Bet, protams, ir jāsaprot, ka strādājot kompetentā institūcijā, neviens par miljonāru nekļūs, un tas ir tas, ko es kaut kādā brīdī novēroju, ka dažiem liekas, ka tas ir tāds lētais bizness, kur ļoti daudz var nopelnīt. Jā, un līdz ar to arī, protams, ka dažreiz pietrūks kompetence dažos jautājumos, ja mēs nezinām, ko tur var un ko tur nevar izdarīt, ja, un mums ir jāiet mācīties. Bet parasti šie mazie ir diezgan fleksibli, viņi iemācās, un tad problēma parasti nav. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi drošā darbā.